Labdien! Paldies par iespēju runāt no teātra skatuves. Baņutai Rubes bija brīnišķīga prezentācija un stāsts par to, kāpēc mums ir jādomā par nākotni un darot darbu šodien, kāpēc ir svarīgi apzināties, kas ar to notiks rīt. Arī Toms tikko pieminēja plānošanu, taču tikpat svarīgas, manuprāt, ir arī pagātnes lietas, un konferences rīkotāji man šodien lūdza runāt par radošo latvieti. Es uz to atbildēju, ka es neko daudz nezinu par radošo latvieti, bet tā kā mana profesija ir kritika, tad šādi tādi novērojumi man ir. Pavisam īsi iepazīstināšu ar sevi. Par arhitektūru, dizainu un populāro kultūru rakstu jau vairāk kā 15 gadus. Šie ir tikai daži no izdevumiem, ar kuriem ir bijusi saistīta mana karjera. Tāpat esmu bijusi autore dažām izstādēm, gan arhitektūras izstādēm, gan izstādēji par rakstnieku un tulkotāju Dzintaru Sodumu. Esmu izdevusi arī vairākas grāmatas un visbeidzot arī žurnālu Modernists un Liepājas radošo industriju žurnālu Creative Coast, ko es ceru, jūs esat jau lasījuši. Ja ne, tad šie žurnāli ir pieejami foajē. Radošā latviešu saknes, manuprāt, ir apsistas ar riģipsi. Es pārbaudīšu, vai uz ekrāna ir pareizā proporcija, jo tajā ekrānā, ko es redzu, ir tāda elipse, arī tāda nepareiza forma. Nesens piemērs, nesena ekskursija Rīgas pilī, vienā no svarīgākajām Latvijas būvēm, kas, kā redzat, arī ir paslēpusi savos mūros un pamatos šādas tādas vērtības. Šis gan nav riģips, ar ko ir apšūta kolona, un tomēr kādreiz ir vērts paskatīties, kas ir aiz sienas, kas ir aiz grīdas, tajā telpā, kurā mēs atrodamies. It īpaši tad, ja mēs vēlamies radīt ko jaunu. Saknes, manuprāt, ir skaists interjērs, skaista mūsu darba vai dzīves vieta. Un šādi interjeri Latvijā ir bijuši gan pilīs, gan būdiņās. No šīm saknēm neskapēc ir izauguši šādi zari. Un lai cik daudz žurnālu neiznāktu un raidījumu par skaistu interjeru un telpu netiktu uzvests, tā realitāte, kad mēs gribam noīrēt kādu dzīvokli, biroju, ir šāda. Skaista, manuprāt, ir koka ēka, un mūsu saknes ir koka arhitektūra. Un šī ir viena, ko nofotografēju šajās brīvdienās Jūrmalā. Bet uz šīm saknēm neskapēc ir izauguši šādi zari. Un tā ir Jūrmalas arhitektūra šodien. Un vai jūs to varat pateikt, skatoties uz šādu attēlu? Saknes ir brīnišķīgas, rokām darinātas mēbeles, filigrāni zīmējumi, ko mēs redzam muzejos vai mantojumā saņemot no saviem vecvecākiem vai tajās druskās, kas vēl ir palikušas. Un uz šīm saknēm ir zaudzis kaut kas tāds. Šis ir attēls no Rīgas starptautiskās lidostas, Latvijas valsts vizītkartes. Un īstenībā, lai arī jūs smejaties, smiekli nemaz nenāk. Un šie ir tie jautājumi, par kuriem man gribētos aicināt jūs domāt, radot katru reizi ko no jauna. Vēl viens sakņu piemērs, un man teica cilvēki pirms šīs runas, tu noteikti parādi to, ko es rādīšu tūlīt. Šis ir 1920. gadā
radīts kultūras sarīkojuma reklāmas plakāts. Tās ir mūsu saknes, gandrīz 100 gadi. Un tas ir tas, ko mēs varam izdarīt šodien. Vai tie ir zari, kas ir uzauguši uz saknēm, ko rādīju iepriekš. Mūsu saknes ir šāds brīnišķīgs restorāns Strenčos, Strenču viesnīcā, pavisam vienkārši gaiša telpa, ar atvērtiem gaišiem logiem, ar dažiem telpaugiem, vienkāršām mēbelēm un baltiem galdautiem. Un šis ir tas, ko es ieraudzīju pirms dažām dienām sociālajos tīklos. Nacionālā bibliotēka meklē nosaukumu savam restorānam. Vai šis ir restorāns mūsdienīgā kultūras iestādē? Es nezinu. Kur meklēt saknes, jūs varētu jautāt, un droši vien paši labi zināt. Pastāstīšu dažus savus iedvesmas avotus. Viens no tiem noteikti ir Latvijas daba. Dodieties dabā, es arvien vairāk to daru, jo dabā ir brīnišķīgas proporcijas, un dabā ir visi tie materiāli, kas ir labi un noderīgi arhitektūrā un dizainā. Tie ir dabiski materiāli, akmens, ūdens, koks. Liels iedvesmas avots man personīgi ir arhitektūras mantojums, un no tā visa milzīgā klāsta, kas Latvijā mums ir pieejams, apskatāms vēl joprojām un lolojams, mani īpaši aizkustina, it sevišķi pēdējā laikā, jo arvien vairāk mazo skolu tiek slēgtas, un tas nozīmē arī attiecīgās muižas vai kādas citas ēku grupas bojāēju. Mani aizkustina skolas muižu pilīs vai citās bijušo muižu ēkās. Un klausoties tās ļoti daudzās runas par to, cik slikta ir mūsdienu Latvijas izglītība vai cik daudz tajā ir neatrisinātu jautājumu, esmu izdomājusi, ka labi, lai nu kāda ir tā izglītības programma, priecāsimies un laidīsim bērnu tajā skolā, kur viņam tiek iedota un ielikta šūpulī līdzi ņemšanai perfektas telpas izjūta. Mani patiešām aizkustina pastaigas pa vecajiem parkiem, pa veco muižu teritorijām, redzot, ka tur ir iekārtota skola, un tādas Latvijā vēl joprojām ir daudz. Šīs, starp citu, ir tuvu Liepājai. Brīnišķīgs sakņu meklēšanas avots ir kapi. Kapi man patīk jau no bērnības, jo kapos es redzu to harmoniju, to proporciju, to Latvijas sajūtu, ko es vairs neredzu Latvijas dārzos. Man patīk rūpīgi noglabātais grābeklītis zem soliņa kokā vai kaut kur citur. Man patīk lakoniskās apmales, brīnišķīgie pieminekļi 19. gadsimta beigās radīti vai starpkaru periodā, vai arī 50., 60. un līdz pat 90. gadiem. Šī brīnišķīgā telpas kārtība un tāda neparasta vecās Latvijas sajūta. Seniori. Arī nebeidzams iedvesmas un sakņu meklēšanas avots. Cik interesanti ir parunāties ar mūsu pašu radiem, pašiem tuvākajiem, atceroties un uzdot tos pašus jautājumus un lūdzot pārstāstīt tos pašus stāstus, ko viņi mums stāstīja bērnībā. Uzdodot tos pašus jautājumus un dzirdot varbūt tās pašas atbildes, šodien mēs tās tulkojam pavisam citādi. Iedvesmas avots man ir arī citi latvieši. Es esmu nosaukusi visas tās daudzās tautības, kas mūsu valstī ir dzīvojušas gan agrāk, gan šodien. Šī ir uzbeku maizes ceptuve. Brīnišķīgi
pasakaina vide, ko var vērot Rīgas centrāla tirgū caur logu, un kas man personīgi kalpo kā dizaina iedvesmas avots. Un amatnieki. Šis ir Liepājas meistars, kāda Latvijā nesot neviena cita. Atgriežoties pie pieminētā arhitektūras un dizaina mantojuma, es vēlos parādīt jums 10 piemērus no Latvijas arhitektūras un dizaina vēstures, kas varbūt liks uzdot jautājumus, vai tas produkts, ko jūs šodien radāt, patiešām ir tik jauns. Kas tas ir? Vai ir atbilde? Jā, tas patiešām ir krēsls. Tā formālais nosaukums ir etnogrāfiskais sēdeklis stulpiņš. Tas ir krēsla, tā krēsla, uz ko jūs visi sēžat un ko mēs pazīstam, prototips. Šis krēsls ir atrasts tepat Alsungā, un tas ļoti labi rāda latvieša radošo domāšanu. Lai tiktu pie šāda sēdekļa, latvietim bija jāieiet vienkārši mežā un jālūkojās dabā un jāatrod kāds piemērots koka gabals. Jūs redzat, ka šis ir pavisam vienkāršs sēdeklis, kas izveidots no dabā atrastiem koka gabaliem, kas savstarpēji savienoti ar pavisam vienkāršiem paņēmieniem. Un no šī te sēdekļa ir izauguši tie mūsdienu darbi, kas saņem balvas starptautiskās izstādēs. Tātad tās ir tās saknes tam jaunajam, par ko mēs priecājamies šodien. Es gribētu nosaukt arī Kārli Irbīti un lidmašīnas. Samērā maz zināms dizaina mantojums un persona Latvijas dizainā. Vairāk zināms ir Kārļa Irbīša brālis, kas ir autors radioaparātu dizainam un daudziem citiem ievērojamiem dizaina priekšmetiem. Kārlis Irbītis tiešām bija unikāla personība. Viņš ir arī VEF logotipu autors. Viņš savulaik radīja, kā mēs te redzam, zīmējumu VEF transporta mašīnai. Viņš zīmēja koka riteni, daudzus citus transporta līdzekļus, bet tā viņa lielākā kaislība un aizraušanās, un tas ir tas Latvijas zudušais mantojums, bija lidmašīnas. Lidmašīnas, ko, protams, Latvijā vairs neražo. Turpat blakus slavenais fotoaparāts VEF Minox un Valters Caps. Brīnišķīgs stāsts, jo Valters Caps patiesībā dzīvoja Igaunijā un gribēja šo te fotoaparātu ražot tur. Un neviens viņa unikālajiem zīmējumiem, viņa unikālajiem izgudrojumam nenoticēja. Un viņam noticēja, kā jūs domājat, kas viņam noticēja, vai jūs zināt šo stāstu? Viņam noticēja uzņēmīgs latvietis, rūpnīcas VEF toreizējais direktors, tātad uzņēmējs, nekādi nesaistīts ne ar dizainu, ne inovāciju, neko citu, nekādā veidā nesaistīts ar radošumu. Viņš bija tas, ko mēs mūsdienās sauktu par CEO vai vēl kādu citu tikpat nozīmīgu titulu. Viņš noticēja Valteram Capam un riskēja laist ražošanā šo te brīnišķīgo pasaulē vismazāko fotokameru, ar ko Latvija lepojas vēl šodien. Interesanti, ka ir pazīstami vairāk šie te attēli ar pašu fotoaparātu, bet, ja jums ir laiks, visbrīnišķīgākais informācijas avots šī fotoaparāta sakarā ir eBay, tad, manuprāt, modernā tehnika ar visu grafikas dizaina komandu un visu mārketinga materiālu, kas tai nāk līdzi, nobāla VEF Minox reklāmas materiālu priekšā. VEF Minox nāca komplektā ne tikai ar šo burvīgo mazo ādas ietvaru, absolūti minimalistisko, bet arī ar negatīvu aploksnēm, dažādām lietošanas pamācībām un brīnišķīgu, izsmalcinātu, minimālu, absolūti modernu grafikas dizaina komplektu, kas to tikai stiprināja.
Latvijas plakāts. Latvijas plakāts, tāpat kā VF Minoks un iepriekš redzētais etnogrāfiskais sēdeklis, arī ir ierakstīti Latvijas kultūras kanonā. Un, kad jūs jūtaties noguruši, paskatieties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitāli pieejamās datubāzes. Latvijas plakāts patiešām ir brīnišķīgs iedvesmas avots. Mantojums, kas Latvijai ir zudis, ir ar rokām darināts paklājs. Tie nav tie lupatu deķīši, ko mēs redzam tagad katrā tirdziņā, bet kārtīgs paklājs, kārtīgs smalks roku darbs, smalks persiešu stilā darināts paklājs, kādi bija ļoti populāri, iecienīti un daudzkārt darināti starpkaru periodā. Tas Latvijai ir zudis. Un arī šeit ir ļoti daudz, arī šī mantojuma stāstā ir ļoti daudz biznesa un uzņēmīgas domāšanas piemēru, jo Jūlijs Straume, tāpat kā Madernieks un daudz citi, šo te plakātu dizaina autori bija atraduši veidu, kā šos plakātus ražot. Un tos ražoja gan mājsaimnieces, gan aktrises, gan slavenas balerīnas, gan arī sievietes Latvijas cietumos. Apriķu baznīca. Arī ierakstīta Latvijas kultūras kanonā, arhitektūras būve, kas līdzīgi tāpat kā VF Minoks fotoaparāts ir ne tik daudz par ārpusi, kas ir absolūti vienkārša un lakoniska, bet daudz vairāk par to, kas šajā baznīcā ir iekšā. Un ja kāds nav bijis Apriķu baznīcā, tā arī ir tepat tuvu Liepājai, noteikti aizbrauciet. Šī ir brīnišķīgākā Kurzemes baroka baznīca ar absolūti fantastisku interjeru un sienu gleznojumiem. Brīnišķīgs Latvijas arhitektūras mantojuma piemērs ir dubultu stacija, kas par nelaimi pašlaik tiek rekonstruēta. Un es nezinu, vai pēc šīs rekonstrukcijas, bet ja ir iespēja, arī aizbrauciet, apskatīties, vai būs saglabājis daudzās interesantās un inovatīvās un ļoti radošās iezīmes, kas tajā ir redzamas un bija vēl redzamas līdz pagājušā gada vasarai. Tās ir gan ūdens un lietus novadīšanas iekārtas, gan brīnišķīgais baseins, kas krāja lietus ūdeni, gan fantastiska uzgaidāmā telpa un līdz smalkākajai detaļai, līdz pēdējam pulkstenim un vilcienu attiešanas sarakstam pie sienas ir vienots brīnišķīgs arhitektūras un dizaina darbs. Tikpat svarīgi kā kāda liela sabiedriskā celtne, man šķiet arī mazais veikals. Mazais veikals, kā es nesen rakstīju, pilsētas sāls un pipari. Tāpat kā mazā kafejnīca, mazais puķu veikals, mazais desu veikals, mazais dizaina lietu veikals, mazais kurpju veikals. Tās ir tās lietas, kas pilsētai ir vajadzīgas arī šodien. Un mazais veikals nav sliktāks par lielu veikalu, par tirgu, vai par teātri, vai koncertzāli. Modernistu vasarnīcas. Modernistu vasarnīcas šur tur vēl mežos, īpaši tālākās vietās, tālākās neprestižās pludmalēs, joprojām apskatāmas. Brīnišķīgs piemērs, kā Latvijas arhitekti, lielākā daļa no viņiem mācījušies un dzimuši Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, bet vēlāk Latvijas vēsturiskās situācijas apstākļus spiesti savu karjeru veidojot pavisam citā režīmā, kur nevarēja zīmēt tik lielus kvadrātmetrus, kā gribētos, kur nevarēja atrast tādus materiālus, kā gribētos. Tomēr ļoti labi tika cauri, ņemot talkā šo te vienīgo iespēju un šo te nelielo brīvību radīt ārpus pilsētas, mazajos vasarnīcu kooperatīvos, mazās nomaļās vietās. Un arī šis ir joprojām apskatāms brīnišķīgs arhitektūras mantojums, ko, ja jums ir laiks,
es iesaku apskatīt. Zaļā domāšana. Latvietim dzīve dabā, dzīve pie dabas ir ļoti svarīga, un to nevajadzētu aizmirst. Ne radot jaunu arhitektūras darbu, ne radot jaunu dizaina darbu. Kas notiks ar to lietu, ko jūs šodien uzšujat, vai to tehnisko ierīci, ko jūs radāt, kas ar viņu notiks rīt, kur tā paliks un kā tā dzīvos tālāk. Kāpēc pat 50., 60. un 70. gados cilvēki bija ar mieru dzīvot tajā šaurībā, kas viņiem bija lemta, un tomēr rast laiku, lai iestādītu dārzu, lai rūpētos par ziediem? Kāpēc vēl nesen, projektējot skolas, tām bija dārzi, un skolnieki stādīja puķes, un kāpēc šodien tas ir zudis? Šie ir jautājumi, par kuriem aicinu jūs domāt, radot savus jaunos darbus, savus jaunos rakstus, savus jaunos produktus un realizējot savas idejas. Paldies! Ieva, paldies liels. Drīkst uzdot vienu jautājumu? Lūdzu. Tas ir par saknēm, kas apsistas ar reģipsi. Tas nozīmē, ka radošais latvietis šodien domā kaut kā savādāk. Tā ir tāda pārlieku aizrautība ar ko? Ar jauno varbūt. Cik lielā? Ne viss jaunais ir patiešām tik jauns, kā mēs domājam. Un kur tas mūs novedīs? Novedīs visur, kur ir jānoved. Protams, es neesmu retrogrāds. Un vienmēr ir paudze, kas saka, ka kādreiz bija labāk. Taču tas, ko es aicinu darīt, ir zināt, no kurienes mēs nākam, un zināt, kas mūsu pilsētā, vai tā būtu Liepāja, vai Rīga, vai Jelgava, vai kāda cita pilsēta, kurā mēs radām, kas šeit jau ir bijis iepriekš. Tas nozīmē, ka jūs tādā veidā sludināt tādu veselīgu dekadenci. Veselīgu dekadenci? Jā. Nē, drīzāk tādu skaidru prātu un attīrīšanos. Jā, reģips ir pieskrāvēts ar reģipšu skrūvēm. Ja jums ir akumulators, jūs to varat noņemt. Tā ir. Dāmas un kungi, Ieva Zībārta! Paldies!